Viena lieta, ko es esmu arī gadu gaitā sapratis, labi vai izcili rezultāti tā kā klientam nevienmēr garantē ilgtermiņa sadarbību. Man ir bijuši pāris gadu laikā 3 keisi, kur mēs sasniedzam ļoti labus rezultātus, un pat klients nepiedzīvo nekādu tur kritumu vai kaut ko tādu. Mums bija vienreiz arī vienu klientu tādu, mēs gadu nomaucām. Klientam auga apmeklētība, tam arī bija tā kā mēs uzdzinām ritīgi apmeklētību no 800,000 tādā noteiktā periodā uz gandrīz 1 miljonam. Mēs tā kā domājam, viss ir ļoti labi, maucam tālāk, būs viss forši. Nē, viņi sāk tur kaulēties, viņi grib lētāk, tos pašus rezultātus, par to pašu naudu. Un mēs jau, lai tikai to rezultātu dabūtu, mēs iegrūdām nenormālu ekstra darbu ar domu, ka mēs uzpušosim, dabūsim rezultātus, un tāpēc tu būsi apbalvots ar uzvaru. Tad mums bija viens case vienam klientam, mēs palielinājām, viņam bija rekords pārdošana no Google reklāmas, un mēs uzdzinām mēneša pārdošanas rezultātu. Iepriekš bija kaut kādi, 60-80 tūkstoši mēnesī. Mēs pārņēmām viņu kontu no citas aģentūras, un tur bija ļoti daudz kļūdu pieļautu. Mēs visu to sakārtojām, uzdzinām ikmēneša pārdošanu pāri pa 100,000, rekordu reāli mēnesi internetu veikalam. Dabījām arī labāku atdevi ieguldītā naudai pret iegūto peļņu. Tā kā visi rezultāti vienkārši labi, un tev pat nav domas, kad klients pārtrauks sadarbību. Atnāk cits mārketinga cilvēks, salasās AI brīnumus. Klients arī varbūt viņš izdomā tā, šitie džeki man prasa tādu to komisijas maksu, jo viņam aug arī budžets līdz ar to, ko viņš sāk ieguldīt, tāpēc, ka redz pārdošanas apjomu pieaugumu. Viņš sāk rēķināt galvā, man izdevīgāk pieņemt darbā mārketinga cilvēku, un viņš man to darīs. Protams, tas cilvēks tur sāk AI visādiem ieteikumiem sakot un klikšķināt, mēs jau to redzam, ko viņš dara. Bet viņi uzreiz pārtrauc sadarbību, pat, ja tev ir labi rezultāti. Viņš vienkārši ir izdomājis savā galvā kaut ko tas īpašnieks, un viss. Tādi gadījumi ir bijuši reizēm, līdz ar to tas nekad negarantē. Tev it kā liekas, ka tu ieguldīsi ekstra efortu, lai dabūtu rezultātu, un klients par to apbalvos tev ir ilgtermiņa sadarbība, bet tas nevienmēr strādā. Tāpēc, kā saka, biznesa ir laikam tikai biznesa, jādara reizēm tikai to, par to, ko tev klients samaksājis, ir, tu vari kaut kādu ekstra darbiņu ielikt, bet tā, ka tur izklājies tikai tāpēc, lai dabūtu ilgtermiņa draudzību, tas nevienmēr strādā.